Ko es gribētu iesākt, ka mēs varam piecelties, pagriezties pret cilvēku mums pa labi un pa kreisi un teikt, es priecājos, ka tu esi šeit, lai Dievs tevi svētī. Es iesākšu kādu anekdoti. Bija kāda baznīca, kur ir iztēloties tāda pakāpiens. Un tur pirmo reizi sludināja tāds jauns sludinātājs. Viņš uzkāpa uz šiem pakāpieniem, tur ir šī kancela, un viņš sludina atklāsmes grāmatas, viņš saka, es nāku drīz. Jūs zināt šo rakstietu, kur Jēzus saka. Un tad viņš pārliecās vēl pār, viņš saka, es nāku drīz. Tad viņš pārliecās vēl tālāk, jo viņš nevar izdomāt, ko tālāk teikt. Es nāku drīz, un tajā brīdī gāžās viss tā kancela. Viņš arī gāžās lejā, un viņš ir ar savu galvu teikt, kundzei, kas sēž priekšā, klēpī. Un viņš teica, atvainojiet, viņš tāds apšaukšās, viņš teica, nevajag atvainoties, tu taču brīdināji, Kā mēs izturamies pret brīdinājumu? Mums ļoti patīk dzirdēt bieži vien tās labās raksturvietas, kas saka tāds iedrošinošs vārdus. Bet Dieva vārds patiesībā ir arī ļoti pilns ar brīdinājumiem un kaut kādā brīdī šis brīdinājums arī pienāk un piepildās. Šodien Dievs lika sirdī vārdus no Salmana pamācības no 6. nodaļas 16. panta. Un tur ir rakstīts kādi vārdi, mēs varam kopā nolasīt. Šīs 6 lietas, kas kungs iemīst, un 7. viņam ir negantība. Un mēs pēc tam iziesim cauri šīm lietām. Tur būs nosaukts kādas 6 lietas, un tad kādas 7, kas Dievam nav patīkams. Bieži vien, kad tādā gudrības literatūrā, tā, kur ir daudz pamācības, tur, lai kaut ko uzsvērtu, tad lietots tāds šis veids, ka viņš saka 6 lietas un vēl viena. 6 un vēl viena. Tam pat ir kāds speciāls nosaukums. Varbūt citur Bībelē mēs arī esam lasījuši, piemēram, klausies Izraēli, vai ne? Ir kaut kā tāds vārds, kas pievērš, lai īpaši pievērst uzmanību. Vai jaunajā derībā, kam ausis, tas lai dzird. Un tad varbūt jūs varat vēl kādu dot kādu frāzi, vai kādu izteiksmes veidu, kas Bībelē lietots, lai īpaši pievērst mūsu uzmanību. Varbūt jums kaut kas nāk prātā. Tas ir tā pavēlēt, varbūt ir kāds tāds, kas pirms tam paties, ja vai kaut kādā lieta, bieži vien kaut kāda vārda, kas tiek atkārtot. Un šis ir viens no tiem brīdinājumiem, kur mums jābūt īpaši uzmanīgi. Un pirms mēs to lasām vēl tālāk, mēs redzam, ka tas kungs runa ir par to kungu, par Dievu. Tas nav vienkārši kāda cilvēka domas vai kāda viedokļa, bet runa ir par to kungu. Tātad tas ir kaut kas īpaši svarīgs, kas attiecās uz visiem cilvēkiem un attiecas uz mums. Un tad teiks, ka tur parādās kāds šis vārds iemīst. Tas ir kaut kas tāds ļoti spēcīgs emocijas, tāda attieksme. Un tad ir šis vārds negantība, kas ir mēs mūsdienās maz tādu vārdu lietojam, vai ne? Tas nozīmē kaut kas riebīgs, kaut kas nicināms, kaut kas pretīgs. Tagad ir tāda kartupeļu raža, un reizēm tā kartupeļu maisā var gadīties tāds sapūļu kartupeļs. Un ja tu tur tā īpaši neesi uzmanīgs un rapņājies to kartupeļu maisu, var iegrāpties tajā buveklī, un pēc tam tā tie pirksti
smirdi, un tu viņas nevar nomazgāt. Un tu saki, vai cik patīkami. Kā es ilgojos pēc tā? Ja Dievs kaut ko ienīst, tad tas nevar nest svētību. Vai ne? Ja Dievs kaut ko ienīst, tad tas nevar nest svētību. Tātad tam nevajadzētu būt mūsu dzīvē. Un iziesim ātri šīm lietām cauri. Salmā pamācības un sakām vārdu no 17. līdz 19. pantam. Viņš saka, augstprātīgas acis. Un tās nav acis, kas ir kaut kur augstu pierē, bet tās ir acis, kas ir tādas, kas visu laiku skatās vai nu pāri visiem, vai no augšas uz visiem. Esat tādas acis kaut kur redzējuši? Kaut kur esat, nu ne? Tās, kas tev īsti neieskatās, bet kaut kas tur ir tāda pārākuma sajūta, tāds lepnums. Tu esi labāks par citiem un citi. Nu, ko tad citi, vai ne? Melīga mēle. Melīga mēle. Dievs ienīst tā. Kā ir ar meliem? Vai mēli ir ātri uz meliem, maziņiem tādiem, kaut ko bišķiņ pielabot vai padarīt citādāk. Rokas, kas izlēja nevainīgas asins, kaut kas tāds ļoti skarbs. Rokas, kas grib nodarīt citam ļaunu un pāri. Sirds, kas staigā apkārt ar ļaunu viltus sirdī. Kaut kas visu laiku neliek tādu mieru un domā kaut ko sliktu par citiem. Kājas, kas ir raids, lai nodarītu citiem ļaunu. Nevis iet un darīt kaut ko labu, bet viņš otrādi kaut ko drusciņu. Un šīs 5 lietas ir par, ja mēs pamanām, ir tādas ķermeņa daļas. Varbūt varētu teikt, vai tad Dievam kaut kas nepatīk manā ķermenī, manām acīm, bet nē. Viņš saka, tas, ko ar to var izdarīt, ja tur kaut kas ļauns nāk, tas nav tas, kas viņam patīk. Viltīgs liecinieks, kurš nekaunīgi runā melus, un tas, kurš rada nesaskaņas brāļu starpā. Reizēm mēs piedzīvojam, kad ir cilvēki, kur vienkārši viņi ir tajā vidē, un tur nezinu, no kurienes pēkšņi rodās kaut kādi strīdi, kašķi, kaut kas, un mēs to jūtam. Ja mēs tā uzmanīgi paskatāmies uz šīm lietām, neviena no šīm 7 lietām nav Dievā. Neviena no šīm 7 lietām tu neatradīsi Dievā, neatradīsi Jēzu Kristu. Bet tu visas šīs 7 lietas var atrast vēlnā. Un ja kaut kas no tā ir, ja to var just attiecībās, vai ne? Ja kaut kas no tā ir attiecībās, viņi var just. Ja kaut kas no tā ir telpā, to var just. Ja kaut kas no tā ir kādā kompānijā, to var just, vai ne? Esat kādreiz to piedzīvojuši, esat jutuši studijās vai kolektīvā vai kādā vidē, varbūt pat kādā kristiešu pulkā. Jā, arī tas var būt, jo tas ir vārds arī ticīgiem. Bet vai to... Bet vai sevi to var just? To var just, ka tas ir kaut kur, bet vai to var just un pamanīt sevi? Vai var pamanīt, ka kaut kas nav kārtībā? Ja tu pamani šīs lietas, tad tev to nevajag. Tad uzreiz es saku, šīs lietas nevienam cilvēkam un nevienam no mums nevajag. Tev to nevajag. Ja tu pamani kaut kādas citas lietas, ko tu lasi Dieva vārdā,
varbūt tās ir dusmas, varbūt tā ir apsidība, varbūt tās ir bailes, varbūt tas ir... Un tu lasi, un tu zini, kas ir tas, kas lasot Dievu vārdu, kas tev, ko tu pamani, kas tev uzrunā, tad tu zini, ka tās lietas nevajag. Ja tās nenes svētību, tad tās tev nevajag. Jo redzi, Dievs tevi pieņem, kāds tu esi, bet Dievs negrib, ka tu paliec, kāds tu esi. Dievs tevi pieņem, kāds tu esi, bet Dievs negrib, ka tu paliec, kāds tu esi. Mēs varētu jautāt, ja kaut ko mēs pamanām sevī, kur tad tas viss ir radies? Redzi, Mateja evaņģēlijā 13. nodaļā, 24. pantā, ja es stāstīju kādu līdzību par Dievu valstību, viņš sacīja, vēl citu līdzību viņš tiem sacīja, debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Bet ļaudīm guļot nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja. Un, kad labība auga un metās vārpas, tad parādījās arī nezāli. Ja es runāju par kādu ienaidnieku, kas ir nācis un iesējis nezāli, ka mūsu sirdī, ka mūsos ir kaut kas izaudzis. Varbūt tas ir bijis kāds cilvēks, kas ir teicis varbūt tas ir bijis kāds notikums, varbūt tas bija kāds negadījums, varbūt tas ir bijis kāds grēks, ka mēs esam ļaujušies un nācis ienaidnieks velns un kaut ko iesējis. Bet tad 1. Jāņa 3:8 saka, Dieva dēls ir atnācis, lai viņš iznīcinātu vēlnu darbus. Ka tas, ko ienaidnieks ir iesējis, Jēzus ir nācis, lai iznīcinātu. Jēzus ir nācis, lai to iznīcinātu. Un ja vien tev Dievs pats nav teicis, tas, kas ir tevī, tam tā ir jābūt. Tad tev ir jādod Jēzum, lai viņš to var izņemt ārā. Ja vien kā Pāvilam, kuram ir kāds dzelonis, un mēs nezinām, kas tas ir par dzeloni, vai tā ir veselība, vai tas ir kāds raksturs, vai tas ir miesā kaut kas, vai tie ir, kāds ir skaidrot, tie ir kā pagānu uzbrukumi dzīvē. Kaut kas viņu miesā, viņš 3 reizes lūdz, viņš saka, tas tev, lai paliek, lai tu neuzpūstos. Un es zinu kādu mācītāju, kurš ir ārkārtīgi apdāvināts, ārkārtīgi talantīgs, bet viņam ir kāda veselības kaita, kas ik pa laikam viņam atgādina. Un mums kādā sarunā, bija kāda saruna ar viņu, viņš teica, iespējams, tas ir tāpēc, lai es nepaukstinātos un nekļūtu lepns. Viņš nav nomirs, jā. Bet viņam ir kaut kas visu laiku atgādina, ka viņš nevar visu, ka viņam ir jābūt atbildīgam Dievu priekšā. Un ja vien Dievs tev nav teicis, es tev tādas radīšu, tas ir tevī ar nolūku, protams, ne jau meli un asins izliešana, jā, bet kaut kas ir, tad tā ir nezāle, kurai jātiek Jēzus izrādē. Mēs reizēm redzam kādus ticīgs cilvēks, kas ir ticīgi 1 mēnesi, 2 mēneši, 3 mēneši, pusgadu, gadu, 5 gadus, 10, 20, 30, 40. Mēs redzam, kāda viņa bija savas ticības sākumā, tāda viņa ir joprojām. Kāpēc? Mēs esam kādreiz pamanījuši, ka ir kādi ticīgie cilvēki, kas nemainās. Varbūt mēs kaut ko pamanām sevī, ka ir kaut kas mūsos, kas joprojām ir tāds, kāds viņš ir, un mēs esam kaut kā pieņēmuši, sadzīvojuši un neļaujam to mainīt.
Man ir tas jautājums, kāpēc? Kāpēc? Joprojām viss ir tieši tā, kā tas ir. Domāju, ka to man nāc kāda ilustrācija. Un nāk šajā pusē. Un šis dzīvais ūdens, tas varētu būt Kristus. Un šis varētu būt švambība. Pār švambības varam būt mēs, tāds jauns kristietis. Un mēs zinām, izskan šis aicinājums, nāc, nožēlo grēkus, pieņem Jēzu Kristu, un tad viņš nāk un pieņem Jēzu Kristu. Un viņš peld Kristumu pa virsmu. Viņš ir Kristu pieņēmis, Kristus brīvi, bet viņš nav pilns ar Kristu. Viņš nav pilns ar dzīvo Kristu, kurš izmaina, kurš izglāb. Joprojām švamītis vecā daba, vecā nezāle, vecais, viss joprojām ir iekšā švamītē. Es saprotu, no? Ne? Kristus arī ir švamītis dzīvē, bet švamīti joprojām nav mainījusies. Viņa ir pieņēmusi glābšanu, bet tiklīdz viņa grib iegremdēties, tā viņa izlec ārā. Kur ir problēma? Sakiet, lūdzu, mīļā draudz, kur ir problēma? Ko? Švamītē pašā? Plēfī. Var bišķiņ paturēt. Mēs mēģināsim tikt vaļā no tās plēfis. Tieši tā ir kaut kas, esmu tā noskačojis. Paldies. Un skaties, bet joprojām viņa peld pa virsu. Kāpēc viņa peld pa virsu? Vai māja? Viņai vajag piesūties ar ūdeni. Viņai vajag piesūties ar ūdeni, bet kāpēc viņa nepiesūtas? Kādam jāpalīdz? Kādam jāpalīdz? Tas būs es, jā? Spietīgiem apstākļiem jāpalīdz. Švamīti nevar piesūties ar Kristu, tāpēc, ka viņa ir pilna ar tukšumu, pilna ar gaisu, pilna ar kaut ko, ko viņa negrib atdot. Efeziešiem, ko mēs pēc nedēļas sāksim studēt, teica, ka bērns ir gaisa valsts valdnieks. Mēs esam pilni ar kaut ko, kas tev nekam nederīgs. Ar tukšumu, kuram nav svara. Vecā derībā nebūtu teicaram, Dievs sacīja, mene, tekel uparsev. Tekel nozīmē, ka tu esi svērts un atrasts par vietu. Tu esi pilns ar tukšumu, ar kaut ko, kas ir nederīgs. Ar nezālēm, ar grēku, ar veco dabu. Un lai piesūktos ar Kristu, vecais, šis gaiss, vispirms ir jāizspiež ārā. Skaties, un tad tu tiec iegremdēts Kristu un piesūcies ar Kristu. Lai piesūktos ar Kristu, vispirms ir jāizspiež ārā tas vecais un nederīgais. Ja tad, lai kaut kas varbūt no tās ēks, vai kaut kas cits, ko tu zini, tas man vēl kās līdzi, viņš ir jāizspiež. Viņš ir jādod. Jāsaka, es negribu to, tas man nav vajadzīgs. Un tajā vietā var ienākt Kristus. Un es varu uzdot sev jautājumu, vai es esmu izspiedis ārā no sevis? Vai es gribu izspiest?
bet Dievs ir arī tas, kurš mūs glāb. Dievs ir tas, kurš mūs tiesā, bet Dievs ir arī tas, kurš mūs glāb. 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 Tev nav pašam jāizmainās. Tev nav pašam jāizmaina, un tagad tāpēc viņš saka, es esmu tavs glābējs. Man bija sirdī nolasīt šo mums visiem ļoti labi zināmo rakstvietu Jāņa 3.16, kur teikt, jo Dievs tik ļoti pasauli mīlēs. Un reizēm cilvēki var dzīvot ar to nemīlētības sajūtu. Un Dievs tepat viņš saka, es tevi mīlu. Un šī švamība var peldēt pa virsu un justies tukši. Un neļaut kā šo piepildīties ar šo atziņu. Dievs mani mīl, mani personīgi. Neviens tik ļoti nemīl. Nav lielāks mīlestības par šo. Es esmu mīlēts. Un tu vari iet kurā vietā, cauri kuriem uguņiem un ūdeņiem ar pārliecību, ka tu esi mīlēts. Viņš saka tālāk, viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Tur teikt, daudz cilvēku var dzīvot ar šo, man kaut kas pietrūkst. Man kaut kā trūkst, es esmu tāds nabadzīgs. Viņš saka, es esmu devis savu dēlu. Vai kāds ir devis kaut ko vēl lielāku tev? Es zinu, pat Avis nav man ko tik daudz dēls. Viņa man devis 2 dēlus, bet Dievs ir devis savu vienpiedzimušo dēlu. Un kad tu piesūcies ar šo atziņu, pašu dārgāko viņš ir devis man. Tas iedod tādu pārliecību, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvi. Un viņš turpina, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Mēs šo brīžiem, tas mūžīgās dzīvības koncepts, tas ir, liekas, kaut kur tur tālu, tad, kad es nomiršu, varbūt pēc 20, 40, 60, 80 gadiem, tas ir vienreiz pieņem tā, bet man ir jādzīvo tagad. Un viņš saka, un šajā 17. pantā viņš to paskaidro, lai pasaule, tātad arī tu caur viņu tiktu glābt. Kad tas, ka viņš ir devis savu dēlu, tas dod mums šo privilēģiju. Nepalikt tādiem, kādi mēs esam, bet tapt izglābti. Tapt izglābti. Izspiest to visu lieko un tapt izglābti. Es jau būs labi taču mamītē. Noslēgumā gribu tev teikt, ja tev ir dēls, tev ir glābējs. Ja tev ir Kristus, Dieva dēls, tad tev ir glābējs. Un vienalga, kas ir tavā sirdī, vienalga, kas ir tavā miesā, vienalga, kas ir tavā dzīvē, vienalga, kas ir tavās domās, ja tev ir Kristus, tad tev ir glābējs. Un tev nav jāpaliek tādam, kāds tu esi. Tev ir glābējs, kurš tev ir izglābt. Noslēgumā gribu tev jautāt, kas ir tas, ko Svētais Gars tev runā? Kas ir tas, ko Svētais Gars tev saka? Kas ir tā lieta, ko viņš tev uzrāda, vai ko viņš tev ved? Kas ir tas, ko viņš tev atklāja? Bija kāds mācītājs, šeit varētu būt pagājušā gadsimta sākumā,
dzīvoja. Par viņu joprojām raksta vēstures grāmatās, bet bija kāds laiks, kad viņš vēl bija tādā savā ticības ceļa sākumā. Un viņš paralēli kalpošanas darbam, tādā mazā apmērā, viņš vēl nebija sācis tādu lielu kalpošanu. Viņš bija strādāja par santehniku. Bet bija kādi 2 gadi ļoti augsta ziema un tur bija ļoti maz darba. Varbūt tāpēc, ka viss trūks bija aizsaušs, es nezinu, viņam ūdeni nes no akas, es nezinu. Bet tajā pašā laikā viņa sieva bija ļoti aktīva. Viņa bija kļuvusi tāda atpazīstama kalpotāja tajā reģionā, viņa visu kaut kur aicināja. Un kādā reizē viņa atbrauc mājās, tāda priecīgi piepildīta. Un viņš aiz tāda rūgtuma, aiz tādām dusmām bija aizslēdzis mājas pagalma durvis, kurām parasti viņi ienāca. Viņam nepatika, ka viņi tik vēl nāk mājās un ka viņi negrib to vakarēs. Tā bija viņa lieta. Un viņi ienāk tur parādas durvīm un viņš tur izlien ārā visas tās viņa dusmas. Viņa vienkārši viņam atbildēja mīlestību. Tajā brīdī Dievs viņam pieskārās, viņš saprata, viņš negrib vairs šīs cīņas, tas gaiss, kas viņš valdīja, tās bija dusmas. Tas bija aizkaitinātība, tas bija tāda nesavaldība. Viņš tajā brīdī Dievs uz viņu runāja, viņš saprata, ka es negribu ar to vairs dzīvot. Viņš aizgāja uz savu istabu, viņš aizslēdza durvis, viņš palika tajā istabā 10 dienas. Viņš lūdza un gavēja. Viņš cīnījās un bija Dievu priekšā. Viņš teica, es negribu to vairs savā dzīvē. Es negribu to savā dzīvē. Un pēc 10 dienām viņš atvēra durvis, viņš iznāca ārā, un cilvēki, kas viņu pazina, viņi teica, viņš nekad vairs nebija tāds, kāds viņš bija agrāk. Dievs viņu bija izmainījis. Dievs viņu bija izglābis no tās lietas. Šodien no rīta domāju par to, ka es būšu jūs vidū. Svētais Gars atklāja kaut ko nedaudz manā sirdī. Kaut ko, kas es ieraudzīju, kaut kas tur nav pilnīgi balts, pilnīgi šķīsts un tīrs. Un es nesu to Dievu priekšā, es teicu, es negribu, es gribu, ka man ir tīrs domas, ka man ir skaidrs sirds. Un es atnācu šeit ar citu attieksmi. Ja ir kaut kas tavā dzīvē, to var nosaukt, tu var to nožēlot, tu var cīnīties ar to, un tu var nest Jēzus priekšā. Un piedzīvot, ka tu esi brīvs. Lai Dievs mums visus svētīgi, mēs esam brīnišķīgi peldējuša švammīte, kas ir rītīgi iegremdējusies Kristu. Āmen. Lūksim Dievu. Paldies Tev, Jēzus Kristu. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu mums Tu esi nācis, lai mūsu glābtu, lai glābtu šo pasauli. Un ne tikai no mūsu grēkiem, ne tikai glābtu mūsu mūžībai, bet glābtu jau šeit, mūsu dzīvē. Lai glābtu priekš mūsu attiecībām, mūsu apkārt, glābtu priekš mūsu attiecībām draudzē, glābtu priekš attiecībām mūsu ģimenēs, kungs, izglābt no mums pašiem. No tā, kas ir sasējies, no tā, kas ir liekas, kungs. Jēzu, mēs ticam Tavam spēkam. Mēs ticam, ka kopā ar Tevi mums var būt vislabākā dzīve, ka mēs varam būt vislabākie tāpēc, ka Tu esi mums pieskāries, un tāpēc, ka mēs esam piedzīvojuši Tavu glābšanu mūsu dzīvē. Tēvs, lūdzu Tavu svētību par katru mums, ka Tu nāc un palīdzi, un mūsu nespēkā, ja mūs cīņās,
Nāc, kungs, un kopā ar tevi mēs varam svinēt uzvaru. Kungs, lai tavs vārds tiek pagodināts. Amen.